Sveiki visiem! Šis būs ģenerālais lasījums Jaunavas zīmju pārstāvjiem. Atcerieties, ka šis nav personīgais lasījums, jā, ne viss ar tevi var rezonēties. Tāpēc noskaties arī savas mēnesis un ascendenta lasījuma video. Šis tiks pēc tam ielikts arī YouTube'ā, tā kā neuztraucies. Varēs noskatīties pēc tam vēlreiz un apskatīties arī pārējās zīmes. Bet, jā, ja tu vēlēsi personisko lasījumu, droši raksti man privāti. Tagad mēs skatāmies Jaunavas, saule, mēnesis, ascendents, Jaunavas zīmēm, ko jums sola septembrī. Visums augstākie spēki Jaunavām septembris. Tā, esam piesardzīgi, jā, tas zobenu pārš mums te gribēja līst laukā, jā, varbūt kāds, kam skaužas, kas uzmana jūsu darbības. Pašreizējais brīdis, pasaule, ļoti labi, viss attīstās, viss notiek tā, kā gribētos, atverās jaunas durvis, jaunas iespējas, laime, prieks, vai nu ļoti liela daļa no jums ir uzsākusi mācības, vai arī realizē savus kaut kādus projektus, vai tiešām jūtas ļoti labi par sevi un gandarīti un lepni un pārliecināti un droši. Kavas apakšā mums ir bišķiņ iekšējas pārdomas un nezināšana, uz kuru pusi iet, kā rīkoties, bet lēnām, ar pacietību, gaidām, jā, domājam, ko darīt tālāk, kādā virzienā doties. Varianti ir grūtības pieņemt lēmumu un nevaram vēl izlemt, vai šis būs īstais, pareizais veids, kā rīkoties. Skatāmies tālāk. Tavs Kā šitā var sagadīties? Pirmā un pēdējā kārta, tavs izaicinājums ir paļauties liktenim, doties uz priekšu, mesties iekšā jaunās lietās, jaunos piedzīvojumos. Un brīnišķīgi. Beigas un jauns sākums. Sākums jaunas beigas. Wow! Ļoti skaisti, jo šobrīd, sēžam, nespējam izlemt, ko darīt, kā rīkoties. Tāpēc izaicinājums ir spērt šo soli pārdrošo un ļauties doties uz priekšu, ieklausīties savā sirdī, savās sajūtās un tiekties pēc jauniem mērķiem, jauniem sapņiem, jauniem plāniem septembrī. Ļoti forši, ļoti skaisti. Pagātni, kas iespēdo nākotni, ja runāju par mācībām, šeit arī ir iespējas apgūt ko jaunu, jaunas darba iespējas, jauni veidi, varianti, kuri varbūt kādu laiku ir bijuši tālā priekšā, ko pieņemt. Nebija varbūt gatavības, tad tagad septembrī mēs ejam un speram šo soli, iet uz priekšu. Pagātnē, kas atkāpjās, mums šeit ir kausu karaliene. Jā, ļoti bijām iegrumuši varbūt savās jūtās, savās emocijās un mēģinājuši atrisināt kaut kādas lietas no pagātnes. Tad tagad beidzot mēs varam saprast, kas tad mums tālāk ir jādara, kādā virzienā mums ir jādodās. Daudziem no jums jaunas iespējas darbā, jā, tās pašas mācības, ceļot kaut kur, aizbraukt, atpūsties, jo, tiešām varbūt pietiekam laiku jūs sēdējuši un domājuši, mēģinājuši sadziedēt sevi, savas pagātnes brūces un tagad lēmums doties uz priekšu. Septembrī ir īstais, pietiek. Jaunas durvis atverās un tavs izaicinājums ir tikai doties, iet uz priekšu. Cerības, sapņi, vēlmes, jā. Kaut kas saistīts ar pagātni, harmonija, balans, miers, vai no tuviniekiem, vai ar draugiem, paziņām, jā. Salīt mieru,
atrisināt visas situācijas un tiešām spēt doties uz priekšu un atstāt pagātni tur, kur viņa ir, un pieņemt lēmumu, iet tālāk, piepildīt savus sapņus un tiešām atgūt dzīves prieku, atgūt spēku, turpināt iet un piepildīt savus sapņus. Ļoti tuvu nākotne, monētu strīnieks. Jā, kaut kas, pie kā tu strādā, realizēsies. Daļa no jums atradīs jaunu darbu, vai būs jaunas izaugsmes iespējas, algas paaugstinājumus, vai tiešām ļoti patīkama ziņa, tā kā jūsu gandarītais darbs var sniegt jums rezultātus. Un nešaubaties, jo jums ir tiešām jāiet uz savu mērķi ar pārliecību, un ja kaut kas nestrādā līdz šim, tad ir jāmaina varbūt kaut kāda šī pieeja jūsu darāmajai lietai. Iekšējie faktori, triumfarāti, ļoti labi, gribas spēks, mērķtiecība, vēlme iet uz priekšu, un arī šeit šī kārtas runā par uzticēšanos to, ka tavs eforts sniegs tev šos rezultātus. Bet, protams, sākumā ir jāsāk ar kaut ko maziņu, lai tas pēc tam attīstītos. Un tici man, ja tev ir šī deksme un vēlme iet uz priekšu, attīstīt varbūt kaut ko, kas tev jau ir bijis kopš mazotnes, tavs sapnis kaut kāds, jā, un realizēt savu ieceri septembrī ideāli. Arī faktori. Protams, būs konkurence, būs cilvēki, kuri nesapratīs tevi, kuri stāsies tev pretī un teiks, ka tev, nav pareizs viedoklis, vai šī tā nevar, jā. Lai viņi saka, tev ir jāstājās viņiem pretī un ar savu pārliecību jāiet, un tu nedrīksti ļaut citiem cilvēkiem tevi ietekmēt. Ok, tu vari paklausīties viņu viedokli, jā, bet nebaidies no tā, ka tev būs šie šķēršļi, kuriem tev ir jācīnās cauri, bet ar tavu pārliecību, ar tavām šīm kārtīm, kas te ir, ļoti labi. Bailes, uztraukums, jā, pietrūks motivācijas, vai man sanāks, vai man izdosies, vai man to vajag, jā, varbūt šodien, varbūt nākamajā mēnesī, bišķiņi ir kaut kādas nesaskaņas varbūt ar cilvēkiem, kas ir ļoti tuvi un savu veidā stagnācija, kas emocionāli tevi tur un neļauj virzīties tālāk. Jā, vai tu esi iespaidojies no citiem cilvēkiem, jo tavas vēlmes un sapņi ir tā kā agrāk, lai būtu tā kā agrāk. Nevar viss būt tā kā agrāk. Mums ir jauns sākums, beigas, jā, mums ir situācija mainās. Mēs nevaram turēties pie šīm pagātnes lietām, jo mēs redzam tikai to, kas mums ir priekšā, un mēs neņemam vispār jaunas iespējas un jaunas cerības. Mums ir jāiet ārā no šīs situācijas, ka mēs sēžam vienā punktā, mums ir jāpieņem lēmums, mums ir jāiet septembrī, mums ir jāvirzās uz priekšu. Gala iznākums monētu devītnieks. Ļoti labi, viss pārpilnība, labklājība, stabilitāte, augļu baudīšana, pārpilnība, rezultāti, jā, ļoti labs gala rezultāts. Neturies pie pagātnes, cīnies pretī visiem izaicinājumiem, dari to, kas tev ir jādara, lai sasniegtu savu mērķi. Ļoti liela daļa tiešām no jums, jauns darbs, jaunas iespējas, jaunas izaugsmes potenciāls, saņemt atlīdzību par ieguldīto darbu, bet šeit nedrīkst ļaut domāt, ka tu neesi tā vērts vai neesi tā cienīgs. Ja? Viss, mēs skatāmies, kad tad beidzot atrisināsies šī situācija, kad mēs iegūsim šos augļus, tikai tad, kad mēs uzticēsimies, iesim uz priekšu, neturēsimies pie pagātnes lietām, strādāsim, iesim uz mērķi, saglabāsim savu spēku, cīnīsimies pret citu cilvēku viedokļiem un darīsim, uzticēsimies sev un spēsim virzīties uz priekšu. Tā kā paldies, jaunās, lai